Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no 1. Pētera vēstules 2. nodaļas, kur 25. pantā tā mēs lasam. Jūs bijāt kā klīstošas avis, bet tagad esat atgriezušies pie sava gana un dvēseļu sarga. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs Tev šajā vakarā pateicamies par to, ka Tu esi mūsu gans un mūsu dvēseļu sargs. Un tiešām apzināmies, kāda tā ir milzīga starpība, ka mēs drīkstam Tevi šādi pazīt, šādi uzrunāt, šādā veidā par Tevi domāt. Apostolim taisnība, kad viņš šodienas lozungā saka, ka reiz mēs Tevi nepazinām šādā veidā. Un tanī brīdī mēs dzīvojām šajā pasaulē kā avis, kas noklīdušas no sava ganāmā pulka, kuras mēģina kaut kā izdzīvot un pastāvēt, reaģēt uz to, kas apkārt notiek, bet kurām patiesi grūtos un izšķirīgos brīžos nav īsti neviena, kur meklēt kādu atbalstu, palīdzību, spēku. Tās ir vienas šajā pasaulē. Bet tanī brīdī, kad avis sadzird sava gana balsi, viņa atrod ne tikai pašu ganu, bet arī visu savu ganāmo pulku. Un tur esot kopā ar Tevi un ar citiem, mēs kļūstam spējīgi izturēt šīs dzīves visdažādākos pārbaudījumus un grūtības. Pie Tevis, kungs, ir kāds spēka avots. Pie Tevis mēs atrodam to, kas ļauj mums izturēt un pastāvēt, kas ļauj mums vēl vairāk pat pateikties un priecāties par to, kas mūsu dzīvē notiek. Jo Tu mūsu dzīvē piešķir dziļāko vērtību, jēgu un saturu. Tieši attiecības ar Tevi ir tās, kas ir mūsu dzīves laika dziļākais uzdevums, dziļākais iemesls. Varbūt sākumā mēs to tā neapzinājāmies vai tādā veidā to neredzējām. Bet tad, kad Tu mūs uzrunā ar savu balsi, tad, kad Tu esi mums līdzās, tanī brīdī tik daudzas lietas pilnīgi maina savu nozīmi. Arī vēl ar vienu avī jāiet cauri tuksnešainām vietām, jārāpjas pāri klintīm un akmeņiem, tur, kur ceļš ved, lai atrastu sev zāļainas ganības vai skaidru ūdeni. Bet mēs zinām, ka mēs neklīstam apkārt bez mērķa, bez satura, bez jēgas, bez virsuzdevuma. Bet mēs saprotam, ka mēs dzīvojam Tevis radītajā pasaulē, un Tev mēs piederam, un Tevi mēs meklējam. Tāpēc, kungs, mēs apzināmies, kāda tā ir privilēģija pazīt Tevi. Un tas mūs atved pie šodienas, pie zvaigznes dienas, tik ļoti vērtīgā un svarīgā vēstījuma. Kā toreiz, austrumu gudrie ieraudzīja zvaigzni, tālu austrumos. Viņi sajūta citiem vārdiem savā dzīvē kādu pamudinājumu, kādu iespēju, kādu vajadzību Tevi meklēt. Un viņi varēja šo zvaigzni ignorēt, varēja vienkārši pabrīnīties, bet viņi izlēma doties ceļā. Un tad viņi nonāca Jeruzālemē un meklēja vispirms jaundzimušo ķēniņu, tur, kur mūsu prāts saka, ka tas varētu būt noticis, kur gan citur ķēniņš var piedzimt kā ķēniņa pilī, kā dinastijas turpinātājs, kā tas, kuram piederas valdīt. Bet tur viņi atklāja, ka ķēniņa nav. Un Hērods liek sapulcināt rakstu mācītājus un virspriesterus, un viņi visi kopīgi sāk studēt un vēlreiz lasīt svētos rakstus. Un tajos viņi atklāja atbildi, kur ir iespējams sagaidīt Kristus piedzimšanu, kur ir iespējams viņu satikt. Un tad viņi dodas ceļā. Viņi dodas ceļā un viss beidzas ar to, ka ienākuši namā viņi nometas ceļos. Un lūkšanas laikā viņi satiekas ar Tevi. Un tieši tāpat tas ir mūsu dzīvē. Vispirms mums ir kāda nojauta, ka mums kaut kas ir jāmeklē, tad mums ir Tavi vārdi, kas mums palīdz saprast, kā tieši Tevi atrast, bet ir vajadzīga nemitīga lūkšana un nemitīgs iekšējs ceļš, lai patiešām beigās satiktos ar to gaismu, kas pār mums ir izlījusi caur
Bētlemē dzimušo. Tādā veidā mēs atrodam savu ganu un dvēseļu sargu. Un tad, kad mēs esam viņu atraduši, tad jau mēs pavisam pa citiem ceļiem sākam iet, un tad jau mēs pavisam savādāk sākam dzīvot. Tāpēc mēs tev šovakar pateicamies par šo žēlastību, ka arī pār mums Kristus gaisma ir atspīdējusi, ka arī mēs tevi esam iepazinuši. Un lūdzam, ka tā varētu notikt arī ar daudziem, kas ir mums līdzās visā šajā pasaulē, mūsu zemē un tautā, un arī mūsu tuvāko cilvēku starpā. Mēs pateicamies tev, kungs, un lūdzam, palīdz mums pie visām mūsu praktiskām un citām vajadzībām, pie visa tā, ko mēs gribētu šovakar tev izlūgties. To visu mēs tev uzticam, jo mēs zinām, ka tu esi mūsu gans un sargs. Tu zini, kas mums ir vajadzīgs, un tu vari to piepildīt labāk, nekā mēs to spējam iedomāties. Tāpēc mēs to visu tev uzticam. Mēs lūdzam pēc miera šai naktī un tā, kā atgūstam spēkus, bet pāri visam mēs lūdzam, lai mēs vienmēr dzirdētu tavu balsi, lai mēs vienmēr tam sekotu, lai mēs piederētu tev un tavam ganāmam pulkam, lai mēs nebūtu vieni šai pasaulē, bet dzīvotu tavā klātbūtnē, tavā gaismā un tavā vadībā. Kungs, ka tas varētu notikt ar visu mūsu dzīvi un katru tās mirkli. To mēs tev šovakar īpaši lūdzam. Bet pāri visam citam mēs sakam tos vārdus, ko tavs dēls mūsos ir ielicis, un turpina lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.